Daugavpils Universitātes ziņas. Piektdien 22. jūnijā Daugavpils Universitātā notiks pirmais vasaras izlaidums – diplomas par augstāko izglītību saimnes mūzikas un mākslu fakultātes absolventi. Divos studiju programmos diplomi tiks izsniegti pirmo reizi. Tī ir jaunie mākslas projektu vadītāji, kuriem specializācija muzikācija teātra mākslā. Pirmo reizi diplomas saimnes arī profesionālos izglītības mūzikas skolotāji ar specializāciju solo dzīvošanas skolotājs, izteigu instrumentu spēles skolotājs. Izlaidums notiks Daugavpils Universitātes aktu zālē Parādis īlā 1. To sākums vīnos dīnā. Pavisam drīz jau 2. jūļa soksīs dasacēšanos studijām Daugavpils Universitātē jaunajam 2012–2013 studiju godam. Jau 2. gadu reģistrētīs varēs elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Jaunajā studiju gadā Daugavpils Universitātē tiek piedāvāta iespēja studēt kaidā no 58 dažādu līmeņu jūmu studiju programmam. Stojoties universitātē, vairāk nekā 601. kursa studentiem būs iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt tiem, kuri studēs par maksu, ir iespējams atlaides līdz pat 100%. Labākie studenti varēs saņemt arī valsts stipendijas, bet Daugavpilī dzīvojošiem studentiem ir iespēja saņemt arī pašvaldības stipendijas. Studiju Daugavpils Universitātē ir iespēja gūt arī pieredzi kaidā no 90 ārvalstu augšskolām, kuras ir universitātes sadarbības partneri. Daugavpils Universitāte ir lielāko Austrumlatvijas augšskola, jau 2. gadu pēc kārtas arī labāko reģionālo augšskola. Ja gribi iegūt Eiropā atzītu augstāko izglītību, izstudēt vienā no modernākajām izglītības iestādēm Latvijā, noc uz Daugavpils Universitāti! Līdz 3. septembram Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūts aicināja Latvijas mākslas pētniekus dasacētīs dalībai pirmajā rudens konferencē, kas notiks 26. oktobrī. Konferences mērķis ir popularizēt pētījumus mākslas un mūzikas zinātnēs Latvijā, to chronoloģiskajā un tematiskajā daudzveidībā, aktivizēt komunikāciju Latvijas mākslas pētnieku vidē. Konferences tematiskos vadlīnijas ietver jautājumus par mākslu un mūziku Latvijā un Latgolā. Daugavpils Universitātes vicēbu bāzē ilgas nākošo gada vasarā tiks organizēta vasaras skola tūpošajiem biologiem un vides speciālistiem. Timā dasadalīsīs studenti un docētoji ne tikai no Daugavpils Universitātes, bet arī no Helsinku Universitātes un Šauļu Universitātes. Vasaras skolas mērķis ir vicēt studentiem ne tikai teorētiskos zināšanas praktiskos īmeņus savā jomā, bet arī īvicēt savas zināšanas nodot pārējai sabiedrībai tai saprotamā veidā. Skolas dalībniekiem notiks lekcijas un praktiskos nodarbības par dažādu datu īvokšanu un apstrodi. Īpaša uzmanība tiks veltīta zinātnes komunikāciju popularizēšanas apguvei un zinātnes pasauciņu organizēšanai. Vasaras skola notiks Eiropas Savienības mūža izglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Erasmus intensīvo programmu aktivitātes projekta Zinātnes komunikācija kā metode nākošajiem biologiem un vides speciālistiem ietveros. Par itam un citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm lasiet universitātes sātislapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas ir tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedriskos attīstību menedžeri Vītu Viļļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.